Madonas muzejs ir viens no vecākajiem pašvaldības muzejiem Latvijā. Tas dibināts jau pāris mēnešus pēc Otrā pasaules kara beigām, un muzeja dibināšana un veidošanās nav iedomājama bez Elzas Rudenājas. Lai godinātu izcilo personību 100. gada dienā, Madonas muzejnieki pulcējās Elzas Rudenājas izlolotajā sapnī Madonas muzeja izstāžu zālēs. Rudenājas vecāki būdami masturīgi cilvēki izsitās tik tālu, ka savu meitu varēja izskolot augstās skolās. Un šī izskološanās veidoja atkal jaunu raksturu, ko mēs tagad daudzinām. Lūk, tas ir tas Vidzemes Sēļu novada stils. Elza Rudenāja nodzīvoja garu un piepildītu mūžu, un klātesošie dalījās vēl dzīvajās atmiņās. Sākotnēji Madonas muzejs atradās Blaumaņa ielā 25, vēlāk Valdemāra bulvārī, līdz Madonas vēsturiskajā centrā Biržu muižā tika uzceltas izstāžu zāles, kas joprojām ir vienas no labākajām valstī, pateicoties unikālajam griestu apgaismojumam. Tā bija vispār madoniešu vēlme, lai būtu, ja ceļko, tad būvē kārtīgi, un lai būtu tāds izstāžu zāles. Pateicoties Elzai Rudenājai, tika izveidots muzejs ne tikai Madonā. Viņas nopelns ir brāļu Jurijānu muzejs Ērgļu pusē, pilnveidotā Braku sēta, viņa sniegusi atbalstu Jāņa Zābera muzeja izveidošanā, un tieši pateicoties viņas neatlaidībai, Madonas muzeja izstāžu zāles iecienījuši Latvijas profesionālie mākslinieki. Elza Rudenāja ir viens stūrakmens no Madonas kultūras notikumiem un slāņiem ar savu aktīvo darbību, ar savu prasmi vadīt ne tikai muzeju, bet visu kultūras procesu, kas saistīts ar muzeja aktivitātēm viņas darbības laikā. Kā uzsvēra klātesošie, ir svarīgi, lai Elzas Rudenājas vārds taptu zināms arī jaunajai paaudzei, lai Madonas skolu jaunatne zinātu, kas ir Elza Rudenāja, tāpēc jo īpašs prieks, ka tieši jaunieši bija sagatavojuši teatralizētu uzvedumu par Rudenājas dzīvi. Tagad vismaz uz muzeju var iet ar kādu mērķi un zinu viņa vēsturi. Pirms tam bija vienkārši nāc un skaties izstādes. Bet nezināju, kurā gadā viņš ir radies un kādā veidā. Tagad to uzvedumu veidojot, kāds tev ir iespējas par Elzu Rudenāju? Kāda viņa bija kā cilvēks, kā personība? Sapņotāja un cīnītāja, jo viņa pati visu panāca un izveidoja ar saviem spēkiem. Elzas Rudenājas tuva līdzgaitniece rakstniece Ilze Indrāne atmiņu pēcpusdienā sacīja: personības aiziet, paliek tie tālāk velkamie tikumiņi. Elzas Rudenājas darba mūžu var novērtēt 46 piepildītu sapņu gadu garumā.